Slāpt, atpūsties. Paldies. Mhm. Paldies jums, Aļona. Kurš vēl vēlas izteikties? Irina, gribat pievienoties? Jūlija, jā. Jā, īstenībā par ikdienas lietām daudzi jau ir pateikuši par brokastīm, vakariņām, jo ēdam mēs katru dienu, tāpēc gatavojam arī katru dienu. Tad laiks kaut kādām nodarbēm ar bērniem, protams, arī svarīga ikdienas lieta. Tad arī kaut ko sakopt, piemēram, bērnistabā parasti ir daudz Par mantu. kopšanu neviens neminēja. Tad es pateikšu. Jā, jātīra māja pareizi, lai katru dienu būtu smuks dzīvoklis mums. Tad jāgatavo ēst, tad jāsagaida bērni no dārziņa vai jābrauc pakaļ bērniem dažreiz tā. Dažreiz jāiet uz veikalu, lai nopirktu kaut kādu pārtiku. Un tad gatavotu ēst atkal. Un tā arī paiet dienu. Katru dienu kaut kādas nodarbes. Ziniet, kāds atzinums un pārsteigums bija manai meitai, kad viņa sāka dzīvot atsevišķi. Viņa saka, pārtika leduskapī pati no sevis neparādās. Jā, pārsteigums. Pārsteigums, jā. Bet, ka pašai jāpelna un arī jāiet uz veikalu pirkt to pārtiku, lai leduskapi piepildītu. Jā, tā arī ir. Un, protams, tā arī paiet diena. Jā. Uzdošu jautājumu. Iedomājieties, ka jūs nedarat neko no mājas darbiem. Iedomājieties vienkārši. Kas būtu? Būs atpūta. Jums jā. Jums jā. Kas būtu jūsu mājā? Tāds neliels tā kā bardaks, teiksim, jā. Tās nekārtība, teiksim. Jā. Tā Zolīda izsakoties nekārtība. Ja? Nekārtība. Jā. Jā. Bet, kad viss ir satīrīts, neviens taču nepamana. Un, ja pāris dienas neko nedarītu, tad uzreiz visi uzreiz pamanītu, ka kaut kas nav labi. Tas tāpat kā, ja pilsētā streiko atkritumu izvedēja mašīnas, ja? Tad visi uzreiz sāk pamanīt, ka pilsēta netīra. Natālija, kas jūsu dzīvoklī būtu, ja jūs nedarītu neko? Es nezinu, varbūt nebūt dzīvoklī. А как сказать квартирная хозяйка? Можно сказать mājsaimniece. То есть хозяйка дома, mājsaimniece. Jā, mana mājsaimniece varbūt būsi недовольна, не знаю, как, кстати. Это тоже наречие, да? Неапмерināta. Неапмерināta. Недовольна, да? То есть она не будет с миром, буквально, да? Neapmierināta. Jā, mana mājsaimniece būs neapmierināta. Andrej, kas jums būs, ja jūs neko nedarītu? Es arī nezinu. Varbūt kādreiz jāpamēģina. Mana sieva сойдет с ума. Sajūgs prātā. Sajūgs prātā. Bet mana meita viņa būs, bet mana meita būs laimīga.
Maida. Smaidīs. Laimīgi. Būs Laimīgi. laimīga un smaidīs. Būs priecīga, ja? Labi. Diana, kas būs jūsu mājās, ja jūs neko nedarīsiet? Mājas ir mājā, как сказать, крепость. Manas mājas ir mana pils. Vai mans cietoksnis, да? Как замок – это больше пils, да? А cietoksnis – это крепость. Но выражение «mana māja, mana pils», да? Man patīk mājīgi. Лучше сказать «mājīgums». Mājīgums. Уют, да? Mājīgums. Jā. Ko mūsu skolotājs pateiks? Kas būs jūsu mājās, ja jūs nedarīsiet neko? Es domāju par to, ka mana dzīvokļa būs netīra. Dzīvoklis мужского рода. Netīrs dzīvoklis. Netīrs dzīvoklis. Neskaists. Так обычно говорят, nebūs skaists. То есть не будет красивым. Да? Так, вы подвисли. Kaut kas ar sakariem. Все. Jā. Neskaists. Nebūs skaists. Jā. Un pēdējais par to, ko es gribu teikt, netīra vide būs apkārt. Jūs domājat, ka kāds metīs ārā atkritumus pa logu? Es nezinu. Netīra vide iekšā. Skaidrs. Marija, kas jums? Jā, mana ģimene daudz bērni, un tāpēc, ka ja es nebūs neko darīt, tad mani bērni... Neko nedarīšu. Nedarīšu, ja mani bērni to izdarīs. Jūsu vietā? Jā. Mēs to... kā būs darbības vārds, es nezinu, praktizējam. Praktizējam, jā. Tāpēc, ka es strādāju līdz 5, pēc tam man ir kursi vai trenējās maziem bērniem. Trenējos. Treniņi maziem bērniem. Treniņi, jā, un tāpēc vecāki bērni man palīdz ar mājas darbiem. Ļoti labi. Tā, kurš vēl nav izteicies? Ludmila, kas būs jūsu mājās, ja... Я вот сижу и думаю, что будет, если я ничего не буду делать дома, да? Да, именно. Es nezinu. Es nestrādāju, es maisiņniece. Я постоянно дома. Nu, atrasties mājās un darboties mājās, tas ir divas dažādas lietas. Даже не знаю. То есть находиться дома и заниматься домом – две разные вещи. Ну да, но находясь дома, я постоянно занимаюсь домом. Nu, varat iedomāties, kas būs, ja nebūs. Я хотела спросить, какая разница готовую едену и готовую ест? Готовлю блюдо или готовлю кушать. Можно и так говорить? Ну, есть это глагол, а ēdiens это существительное.
Tā, kurš vēl? Aļona, ir ko teikt? Jā, jā. Man patīk kārtībā dzīvoklī. Es bieži tīru to. Es domāju, ka ja 2 stundas mājās neko nedarīšu, tā būs katastrofa. Pat tā. Nu, jums ātrs tas process. Ko? Sorry, не расслышала. Jums ātrs tas process. Ja jūs 2 stundas neko nedarīsiet, tad būs netīrs dzīvoklis. Ja? Tad jums... Ja visu dienu neko nedarīšu, es nezinu вообще. Vispār nezinu. Vispār nezinu. Jā. Kurš vēl vēlas izteikties? Labi, pajautāšu tā. Kā jūs sadalat ģimenē пенакумус? Как вы распределяете в семье обязанности? Un vai vispār jūs sadalat? Jo dažās ģimenēs pateikšu tā, ka ir, ja kāds redz kādu nekārtību, tad tas uzreiz arī to novērš. Идеали. В некоторых семьях так есть, да, что если увидел беспорядок, убрал. И неважно, кто это сделал, nav svarīgi, kura pienākumos tas ietilpst. Kā jūsu ģimenē ir? Andrej? Mana ģimene ir situācijā, kura sieva strādā mājas darbs, un es strādāju nauda. Я работаю деньги. Es strādāju un... Я зарабатываю деньги, надо сказать, да? Es pelnu naudu. Peļņa – это заработок. Es pelnu naudu, un mēs kopām katru mēs dzīvoklis. Katru ko? Katru dienu? Nē. Kartos. Nu, убираем, ну или как, упорядочим. Копьям или картуем, да? Картуем. Это прибирать. Картуем. Картот, как бы приводить в порядок, да? Kārtība, порядок. Kārtojam. Mēs kopā kārtojam. Mēs kopā ar sievu kārtojam. Ar ko? Ar sievu? Ar sievu kārtojam. Dzīvoklis. Ko? Dzīvokli? Kārtojam dzīvokli. Un meita arī. Un meita negrib darīt. Un sarunājam. Ну, как с ней. Договариваемся, да? Nu, jā. Aha. Jūs kaut kā mēģināt viņu motivēt, vai... We trying. Mēs cenšamies, ja? Es nezinu, ko es vajag tu... Varu.
Как я могу? Или... что Vajag, arī vajag. Darīt. Мгм. Nu, es nezinu. Lai viņu motivētu? Jā. Nu, Un mana sieva arī nezina. Mhm. Viņa arī nezina. Tad jautājums visiem pārējiem. Kā var motivēt bērnus, lai viņi piedalītos dzīvokļa kopšanā? Natālija. Es saku, manas meitas, jūs vajadzīgi. Необходимо. Jums vajag. Вам надо. Jums vajag. That's all. Nesaprotu. Я говорю своим девочкам, вы должны. И это все. Jums vajag, это вам надо. Да. Bet, kā lai pasaka, nu, arī jums vajag. Jā. Nepieciešams, varbūt, nu. Это вам необходимо. Да. Jā, jums vajag. Mana ģimene... Var pateikt vajadzības izteiksmē. Jums jāizdara. Вам надо сделать, вот это будет как раз-таки... Да, jums jāizdara. Jums jāizdara. Да, jums jāizdara. Mana ģimene ir rinda, kas... Очередь, да, когда мы моем посуду. Parasti labāk pateikt kārta. Черед. Да? Ринда это больше вот... Ну да, живая очередь. Живая очередь, да? Mana kārta – это мой черед. Да? Mana ģimene ir kārta. Labāk teikt tā. В моей семье. Mana ģimene ir kārtība, то есть порядок, pēc kuras, да, katram ir sava kārta, у каждого свой черед. Katram ir sava kārta. Kārta. Jā. Mazgāt traukus. Jā. Vienu nedēļu mazgā viena meita, citu nedēļu mazgā cita meita. Un dažreiz es mazgāju traukus. Es tieši gribēju pajautāt, ka viegli tikāt galā. Vienu nedēļu viena meita, otru nedēļu otra meita. Jā, es gatavoju ēdieni, es mazgāju traukus. Visi kopā ēdīsim, meita mazgā traukus. Jā. Laikam jūsu meitām ir jau gandrīz, vai nu es domāju, ka viņam ir vairāk par 10 gadiem. Tā arī var sarunāt, un pateikt, ka jā, tev jādara, bet kad viņiem ir mazāk par 10 gadiem, protams, ka tur noteikti ir problēmas. Es varu pastāstīt par par saviem uzdevumiem. Man ir bērni 2, 7 un 11 gadi, un man ir izdrukāta lapa ar visiem uzdevumiem, kuriem viņam jākārto mēneša laikā. Un viņam par katru jāparakstās ar savu krustiņu vai kaut ko. Tas ir redzama vietā uz leduskapī, un, piemēram, manai meitai ir 100% jākārto uz leduskapja, un visu laiku viņa jākārto un jāmazgā un jārūpējas par kaķi. Tualete un tā tālāk. Ko es gribēju vēl pateikt, ka mūsu svētdiena sākas ar vannas istabas tīrīšanu bērniem, nevis man. Es to daru katru dienu. Tā. Vai arī kaķim? Tā ir organizēta mūsu... Pagaidām nē, viņi ir 7 mēneši, viņi ir Scottish Fold, ir tikai prieka dēļ viņa mūsu mājās pagaidām. Skaidrs. Nu kas, daudz ko noskaidrojam, kas kuram
ģimenē notiek, kādas ikdienas darbus jūs veicat vai neveicat, un kas būtu, ja nebūtu jūsu darbs, un kā var mainiekus motivēt kaut ko darīt, kādi eksistē instrumenti, kādi motivācijas paņēmieni. Žēl, ka ne... Es gribu. Jā. Es gribu. Jā, lūdzu. Mana ģimene ir tāda situācijā. Es nestrādāju, tāpēc es gatavoju tīru dzīvokli, braucu pirkties. Mans vīrs pelna naudu, bet viņš vienmēr palīdz man. Dēls kārto tikai savu istabu. Mēs bieži gatavojam vakariņas kopā, un pēc to vīrs mazgā traukus, jo man ļoti nepatīk mazgāt traukas. Mūsu ģimene ir jūras tiesības. Kas nav gatavojis ēdienu, mazgā traukus. Arī labs paņēmiens. Aha. Jā. Labi, mums, diemžēl, laiks jau iet uz beigām. Jūlija, vai ir kas sākāms? Jā, tad es turpināšu krievu valodu, lai visi saprastu. Алекс, я знаю, ka tev nepatīk. Ну, ладно. Да, я хотела опять напомнить, Лина, скорее всего, в начале этой сессии рассказала о том, что у нас есть курсы, у нас есть бесплатные занятия. Пожалуйста, присоединяйтесь, регистрируйтесь, все для вас. Еще точно март месяц и апрель мы планируем это делать бесплатно. Также есть индивидуальные занятия, о которых тоже можно обращаться либо к Алине, либо ко мне на Фейсбуке, в группе. Пишите info@smacus.com, так что поможем вам разобраться с латышским языком. Welcome. Laipni lūgti. Все, это все, что я хотела сказать. Большое спасибо, что вы присоединяетесь. Нам очень-очень-очень мы рады, что кому-то это помогает. Liels Все, paldies! спасибо. Paldies visiem un tiksimies Lūdzu. pēc nedēļas. Pēc divām divām nedēļām, jo nedēļām, jā. Алексис брauc projām. Jā, Он es уезжает, он 2 числа выпадает. Labi. Спасибо большое. Jā. Visu Paldies jums! Visu labu. Paldies! Jā, Veiksmīgi.